Labdien! Mani sauc Madara Bērziņa. Esmu Lotus Pharma farmaceite un zīmola vadītāja. Šodien pie mums ciemos ir uzturas speciāliste Kristīna Brokāne, un mēs viņai uzdosim jautājumus, kādus dzērienus labāk izvēlēties, lai būtu veseli. Paldies, ka šodien esi kopā ar mums. Paldies par uzaicinājumu. Man liels prieks atkal atgriezties pie jums, un cerams, ka es spēšu jums atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Tātad pirmais. Cik tad daudz ūdeni ir dienā jādzer? Principā tas ir jābūt intuitīvi, kad mēs gribam, mums vajadzētu padzerties, bet atceramies, ka bērniem un vecākiem gadagājuma cilvēkiem ir ļoti grūti ar ūdens dzeršanu. Tāpēc, lai zinātu, cik daudz vajag izdzert, ir vienkārši formula, ir 0,030, kas ir litrs, reiz kilogramu skaits. Cik pašam cilvēkam ir kilogrami, un no tā iegūtā rezultāta vismaz pusē ir jābūt tīra ūdens. Arī nesaldināts tējas bez cukura arī skaitās tajā skaitā. Uzreiz man rodas jautājums, kā ir, vai tā ir, ka viena kafija, ja mēs izdzeram, tad tā kā noņem to ūdens daudzumu? Kafija dehidrē, jā, bet tas ir ļoti individuāli katram, kā kuram. Citam mazāk dehidrē, citam vairāk, bet arī tāds praktiskais vienkāršais padoms arī par ūdens dehidrāciju, lai saprastu, vai mēs esam dehidrēti vai nē, ir arī skatīties pēc sava urīna krāsas. Ja urīna krāsa ir normāli dzeltenīga, tad viss ir kārtībā, bet ja viņa ir spilgti oranžīga, tad noteikti mēs esam dehidrēti un organisms principā izgrūž ārā mūsu svarīgos mikroelementus, bet ja viņi ir pilnīgi, var teikt, caurspīdīgi, tad ir pārāk daudz lietots ūdens. Tātad gāzēts vai negāzēts ūdens, kurš tā kā ir veselīgāks organismam? Paldies par jautājumu. Šis ir ļoti labs jautājums, jo bieži vien saņemu arī savā praksē šo jautājumu, bet abi ūdeņi ir ļoti labi. Ja mēs skatāmies par gāzētu vai negāzētu, tad vairāk ir jādomā par to, kurš mums pašam labāk patīk. Gāzētu ūdeni nevajadzētu varbūt lietot tiem cilvēkiem, kam ir problēmas ar kuņģa zarnu traktu, vai ir kaut kādas papildus pūšanās, vai vēl kaut kādas tur atraugas, varbūt vai gāzes veidojās no gāzētā ūdeņa. Bet savukārt, ja mēs runājam par šo te vispār nosaukumiem, tad gāzēts ūdens, kas ir vienkārši ir oglekļa dioksīdu klāt pievienots, tas ir tas pats ūdens. Līdz ar ko mēs viņu droši varam arī lietot savā uzturā. Galvenais ir nebūt dehidrētam, bet atkal mums jāatceras par padzeršanos. Un, ja mēs runājam atkal par parasto ūdeni, tad tie bieži vien ir angliski ir still water, vai arī tap water, kas nozīmē to, ka tas ir krāna ūdens. Negāzēts ūdens arī tas ir kā dzeramais, ja rakstīts ir dzeramais ūdens, tas nozīmē, ka tas ir no krāna. Ja tas ir avotu ūdens, tas ir nācis no avota. Un minerāla ūdens jau ir ar pievienotiem minerāliem. Tāpēc tas ir atkal būtiskāk vairāk uz to skatīties, jo gāzēts ūdens ir vienkārši klāt ar burbulīšiem pievienotiem, bet minerāla ūdens tas jau ir dabiskajiem šiem te minerāliem. Jā. Tev kā uzturas speciālistē jautājums, kādi ir praktiski ieteikumi un padomi, kā atcerēties iedzert ūdeni? Bieži vien ir tā, ka mēs aizsēžamies pie datora vai esam ikdienas steigā un vienkārši neatceramies iedzert. Jā. Mani praktiskie padomi būtu sākt dienu ar ūdens glāzi. Uzreiz kā pieceļamies, varbūt tur ir no sākuma varbūt toaletes apmeklējums, bet pēc tam mēs ejam uzreiz padzeramies. Pēc katras reizes, kad mēs arī aizējam uz toaleti, vajadzētu arī atjaunot ūdens rezervi. Tātad vajadzētu arī izdzert vienu glāzi ūdens. Vēl arī ir praktiskais padoms, ka mēs varam turēt ūdens pudeles līdzi savā somā, ofisā un arī mašīnā. Ja mēs, piemēram, mainām lokācijas un esam aizmirsuši varbūt mašīnā ūdens pudeli, tad mums būs tāpatām blakus pie ofisa. Vēl arī ir izvēlēties, protams, skaistas ūdens pudeles. Man ir šī ļoti patīka. Viņa ir 1 litrs un tur arī ir tādas atzīmes, kad cik daudz tu esi izdzēris. Ja? Un tagad man jau ir šobrīd, var teikt, tik daudz vēl palicis. Un tad vēl glāze, kas ir no rīta izdzert, un vēl papildus es varu vēl pieliet, un tad atkal papildus vēl izdzert. Un tas arī motivē to dzeršanu ūdens, tad tu vismaz redzi, cik daudz tev jau ir izdzerts, cik tev vajag, lai tu izdzertu to 1 litru. Tas arī ir tāds labs motivators. Un, ja ir apnicis ūdens garša, mēs noteikti varam pievienot augļus, ogas, piparmētras, ļoti labi uzreiz ūdens garšo, un nevajadzētu izvēlēties tikai saldinātus dzērienus, kā ar ūdens ar garšām, kas ir ar cukuru papildus. Runājot par kafiju.
Cik ieteicams ir izdzert daudz kafiju? Cik tasītes dienā? Ja mēs tā runājam par tasītēm, tad tās ir 4 apmēram tasītes, jo viena tasīte satur, kas ir 240 ml, 96 apmēram, citā informācija ir 100 mg kofeīna šajā vienā tasītē, un viens espresso satur 63 mg kofeīna, un tad tā norma ir dienas 400 mg. Ja mēs rēķinam parastajās kafijas tasītēs, tad mēs izdarsim 4, ja espresso, tad mēs varam vairāk, bet jāskatās arī pēc pašsajūtas. Vai šis kofeīns nepātrinās pārāk šo sirdsdarbību, bet principā 2-3 tasītes ir tīri norma. Un grūtniecēm nevajadzētu pārsniegt 2 tasītes, jeb 200 mg. Un savukārt, ja atkal mēs runājam par sirds slimniekiem, tad arī viņiem var dzert kafiju ne vairāk kā 400 mg. Viņiem pat ir, ja mēs lietojam kafiju, tur kafija pati satur daudz polifenolus un labos antioksidantus, kas paaugstina viņiem oksidatīvo izturību un arī paaugstina šo skābekli, līdz ar ko viņiem principā tas atkal ir tieši pretēji, viņiem uzlabo šo sirds darbību. Un kā ir ar bezkofīna kafijām? Tagad ir pieejamas dažādas alternatīvas kafijām. Kad tu kā uzturas speciālists ieteiktu izvēlēties bezkofīna kafiju? Bezkofīna kafija jāatcerās, ka tas ir sarežģīts process, lai noņemtu no šīs kofīnu no šīs kafijas pupiņas, līdz ar ko arī bezkofīna kafija var saturēt apmēram 2 mg kofīna. Bet šo bezkofīna kafiju mēs varam vairāk rekomendēt tad, ja mums ļoti gribās dzert, piemēram, 8 tasītes pa dienu vai 10, kur ir tiešām garšotā kafija, tad noteikti 4, kas ir ar kofeīnu, un papildus tam mēs varam lietot bezkofeīnu. Bet, ja mēs runājam par šīm antioksidantu īpašībām, tad bezkofeīna kafija nesaturēs. Un tiem cilvēkiem, kam ir sirds un asinsvadu slimības, tad viņiem jālieto vienkārši parasta kafija, nevis. Un arī nedrīkst nebūt šķīstošā kafija, bet tieši no pupiņām. Jo šķīstošā kafija atkal nesatur šos arī dabiskos antioksidantus, tāpat arī bezkofeīna kafija. Runājot par tā saucamām take-away kafijām, jeb kafiju līdzņemšanai. Tā nav tik nekaitīga, kā mums šķiet, vai ne? Jā, paldies par jautājumu. Šī līdzņemšanas kafija, viņa var saturēt papildus kalorijas, ja mēs vēl pieliekam klāt putukrēmu, sīrupus, tos mazos maršmelovus, kas bieži vien ir arī tagad pieejams bez maksas un kas arī cilvēkiem patīk. Vai arī, teiksim, ja mēs ejam kaut kādā kafijas šajā pārdošanas vietā, tad tur arī ir, piemēram, pumpkin spice latte vai vēl kaut kādas kafijas, kas var pat saturēt 500 kalorijas. Un arī tas cukurs ir no 20 līdz pat 50 gramiem tajā vienā kafijā. Te mēs jau vairāk nerunājam par kafijas tādām kā antioksidantu īpašībām, bet šeit mēs varam atkal uzsvērt to, ka tās ir vairāk vienkārši liekās kalorijas. Līdz ar ko, ja mēs vēlamies kafiju, tad mēs varam izvēlēties varbūt vienkārši melnu kafiju ar pienu, skatīties, ja tur ir laktos panesamība vai nepanesamība, vai gribam augu dzērienu kādu izvēlēties, vai arī vājpiena pienu varam izmantot un vienkārši dzert tādu veidu baltu kafiju, vai arī kādreiz var kapučīno iedzert. Bet latte jau saturēs apmēram 150 līdz 300 kalorijas. Tātad sanāk, šī līdzņemšanas kafija ir tā kā deserts bezmaz vai? Jā, vairāk tā, un papildus noteikti saldumus nevajadzētu arī lietot, ja mēs esam izvēlējušies, ka mēs šodien gribam varbūt tiešām šo kafiju, kur apzināmies, ka tur saturēs kaut kāds 20-30 gramus cukura, tad vairāk, protams, saldumus mēs pa dienu nevaram uzņemt. Par saldinātajiem dzērieniem. Vai tā ir tiesa, ka zero kolas un zero sugar free dzērieni ir veselīgāki? Te ir ļoti tāds pretrunīgs jautājums. Pagaidām vēl nav līdz galam atļauts vai aizliegt šie produkti, bet ir vairāk pētījumi, kur māc šaubas par šiem zero kolas dzērieniem vai arī vienkārši mākslīgajiem saldinātājiem, tāpēc, kad ir vairāki pētījumi, kad mākslīgais saldinātais pats par sevi viņš sūta smadzenēm nepareizs signālus. Mēs izdzeram zero kolu, piemēram, mums organisms gaida šo cukuru, insulīns ir izdalījies un principā insulīns atkal iznāca pa lieko, jo cukurs nav.
un tad atkal viņam ir tāda sāk veidoties šī insulīna rezistance un arī sāk veidoties cukura diabēts, tāpēc, ka mūsu šūnas vairs nav jūtīgas uz patieso cukuru kairinātāju. Vēl arī ir pētījumi tiek veikti par to, ka mākslīgie saldinātāji var paaugstināt zarnu vēža risku. Tas ir tādēļ, ka šie mākslīgie saldinātāji vienkārši uzkrājās mūsu zarnās un viņiem arī nav īsti kā izvadīties ārā. Un līdz ar ko tad šīs zarnas vienkārši veidojas šie patogēnie vairāk mikroorganismi, kas arī var provocēt vairāk šo zarnu vēža risku. Tātad tāds rezumē, ka ar zero kolām nevajadzētu aizrauties. Jā, ja mēs tomēr gribam lietot kolu, piemēram, tad labāk tomēr lietot cukuru. Vismaz tad mūsu organisms zina, ko ar viņu darīt. Jā. Runājot par alkoholu, vai tiešām viena vīna glāze vakarā ir veselīga? Par alkoholu ir diezgan diskutabli. Ja mēs domājam par alkoholu, mums ir jāsaprot, kas ir atļautā tā deva. Viena deva atļautais alkohols ir 12 grami absolūtā 100% alkohola. Tas nozīmē to, ka 40 grami stiprais alkohols, piemēram, tur konjaks, viskijs un tā tālāk, tad tie ir 40 grami, tad viena deva 150 miligrami vīna, tā ir viena deva, apmēram 12 grādīgas. Un alus, tas ir 0,5 buņģiņa, tā ir viena deva. Un tad sievietēm nevajadzētu pārsniegt dienā 1 līdz 1,2 devām, un vīrieši nedrīkst pārsniegt 2 devas alkohola dienā, bet atkal ar nosacījumu, ka tās devas netiek lietotas katru dienu nedēļā, ne vairāk kā 3 dienas nedēļā. Bet arī, protams, tā deva nedrīkst būt vairāk kā viena vīna glāze. Jā. Tātad viena glāze vīna 3 reizes nedēļā. Jā. Tas būtu tas, ko drīkst, tad ir veselīgi. Bet ja mēs lietosim vairāk jau, tad tas jau vairs īsti nav veselīgi, tad alkohols izraisīs atkarību, tas arī bojās aknas, smadzeņu darbību, un tad, protams, arī visi šie nevēlamās blakus efekti. Plus vēl arī jāatceras, ka alkohols satur arī 1 grams 7 kalorijas, tad alkohols ir vēl papildus arī kalorijas, ko mēs uzņemam. Tātad arī no dažādiem kokteļiem, kur ir tur krāsaini, tur zilī, rozā, un tā arī vajadzētu izvairīties, jo viņi satur šos. Ir tīpaši, ja tur ir vēl kāda sīrupi klāt, tad viņi vēl papildus saturēs to cukuru un kalorijas, ir tīpaši, ja vēl tur kaut kāds limonādes vai vēl kaut ko, tāpēc sarkanvīns vai baltvīns savs, tas ir tāda labākā izvēle, teiksim, no kaloriju arī viedokļa, lai papildus neuzņemt vēl liekas kalorijas. Saki, lūdzu, kur var dabūt tavas konsultācijas? Kur tu strādā un kur var tevi satikt? Paldies par jautājumu. Es tad šobrīd pieņemu gan klīnikā Dzinteri Jūrmalā un vienreiz nedēļā, un arī pie Kristīnas Liepiņas Rīgā Krišāna Valdemāra 27-29. Tā kā tur var man noteikti satikt. Paldies un tiekamies nākamajos video.